Čau, mani sauc Kristaps, un šodien gruntēsim bumperu. No ko sākam ņemt nost? Deška. Pieskrūvēsim atpakaļ to bumperu, to pašu balku. Es domāju, pieskrūvēs samarezienu klāt un ies ķingrus. Asociējam bumperam no sākuma ar fleksu vai kaut ko vajag iztīrīt līdz plasmasai pirms lodēšanas. Kad esam šitā te salodējuši, pārslīpējam pāri ar kaut kādu 120–150, lai šitāds te viss uzmetēts, lai špakteli turētos klāt. Bet tur, kur ir spīdīgs, arī visur, kur līdz plasmasam atklājas, būtu labāk plasmasas grunti uzsmērēt, lai špakteli labāk turās klāt. Tagad uzmetu pirmo kārtu ar stikla šķiedras špakteli. Tā. Kad lielumu esam nošpaktelējuši, noslīpējuši, sākam sagatavot gruntī. No sākuma visu varam sākt ar 120 vai 80. Ja sākam ar 80, tad pārējam no 80 120, 240 un tur 300 kāds tur bija, 300. Un tad varam sākt grunt. Un pirms gruntēšanas obligāti neaizmirstam attalkot virsmu. Jā, un tam mēram tā. Neaizmirstam arī par personīgās aizsardzības līdzekļiem. Nu ko, sākam malkam.
Tad esam pabeiguši slīpēt 320. roku pārējiem pārbaudam, vai viss ir kārtīgi noslīpējies. Varam nopūst lieko ar gaisu nost, tālāk ataukojam. Ataukošanai es izmantoju šādu speciālo lupatiņu, kas speciāli ir ar tādām tā kā rievām, kur putekļi saka, lai saķertos putekļi. Pats ataukotājs nav šķīdinātājs vai acetons, bet speciālais ataukotājs. Viņš saucās silikona noņēmējs. Šitā te maucam visu. Nu ko? Maucam! Tāds izskatās gala rezultāts. Gruntējot te neko diži ideāli nevajag, tāpēc, ka grunts tāpat tiks slīpēts pirms krāsošanas. Viņi viegli slīpējās, tā kā te par kaut kādiem noticējumiem vai kaut ko tādu nevajadzētu iespringt.